Es esmu sveicināts un Dievu svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Zinot to, ka mans vīrs būs poliklinikā ilgi, šīs vēstījums īsi par galveno top vēl joprojām no mašīnas, lai gan patiesībā droši vien, ka es jau esmu mājās un daru sazinu ko. Bet tev šodien sveiciens Jēzus Kristus vārdā. Man ļoti gribas pieskarties tēmai par Dieva godību, par ko es pati zinu maz. Bet es zinu to, ka šis vārds godība apraksta kaut ko lielu, skaistu un smagu. Nospiedošu, bet nenospiedošu negatīvā izteiksmē, bet tādā patīkamā. Kāpēc es par to gribu runāt? Es to esmu piedzīvojusi. Šie lieldienu dievkalpojumi, uz kuriem es biju pagājušās nedēļas nogalē, es piedzīvoju tik milzīgu Dieva godību. Un, manuprāt, es vēl esmu tajā vēl tā pavisam nav no manis aizgājusi. Jo es par to gribu runāt, un kā redz, vēlreiz runāju. Ir brīnišķīgi nonākt Dieva godībā, baudīt Dieva spēku un piedzīvot izmaiņas. Izmaiņas sevī, izmaiņas apstākļos, un tas ir tas, ko Dievs nodrošina. Un vēl Dieva godības klātbūtnē mēs varam vēl vairāk baudīt un piedzīvot savu dziedināšanu, to, ko mēs neapzināmies. Tas ir tas mans ķīpsels piedzīvojums. Dievs ir varens un liels, un par Dieva godību bija 2 nedēļu raidījumi Glorijai Koplendei un Bilijai Brimai. Un ja tu zini krievu valodu, tu būsi milzīgs ieguvējs, ja tu viņus noskatīsies, izkonspektēs, izsekosi, jo es neesmu tik gudra, lai to izstāstītu. Es zinu vienu, ka tam, kurš ir pabijis Dieva godībā un kritis zem Dieva spēka, tam vairs nevar neko citu ne pierādīt, ne iestāstīt. Tas nav iespējams. Šīs cilvēku pasakas un teikas ir visas lielas muļķības, kad tu esi piedzīvojis Dievu. Un es zinu to, ka Dieva godību var piedzīvot tikai tad, ja tu slāpsti pēc tās. Es jau esmu stāstījusi vairākas reizes, kā tas ir noticis manā dzīvē, ka es tik ļoti vēlējos to piedzīvot, ka vienkārši Dievs man atbildēja un ļāva, un es zinu, kur to saņemt, un es ļoti priecājos par to draudzi, kurā es eju, un par tām vietām, kur var aizbraukt. Un kāpēc es to stāstu? Tāpēc, kad tuvākā tāda iespēja ir pavisam drīz, 27. aprīlī, Jelgavā, Jāņa Asara ielā 8 Jelgavas vasarsvētku draudzē būs Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības lūkšanas par garīgu atmodu Latvijā. Un, ja Dievs vēlēs un būs pietiekoši resursu, es arī braukšu. Es esmu atradusi sabiedrisko transportu veidus, kā uz turieni aizbraukt, kas ir lētāk nekā braukt ar mašīnu. No manis tas ir 200 kilometri, un braukšu es tāpēc, lai piedzīvotu Dieva godību. Jo tas ir spēks un enerģija. Es pēdējos gados sajūtu tādu kā spēku izsīkumu, fizisku spēku izsīkumu. Un pēc lieldienu dievkalpojumiem es sapratu, tas ir tikai tāpēc, ka es svētdienās tieku, taču vajadzētu biežāk, vajadzētu vairāk. Mums trešdienas vakaros Madonā Raiņa ielā 10, īstenībā, kad mēs esam divatā ar māsu Regīnu, mēs bieži vien piedzīvojam to Dieva godību, kad negribas iet mājās, kad ir tik labi, kad ir tāds ļimst kājas, un tu vari tajā Dieva klātbūtnē atrasties vēl un vēl un vēl. Un, ziniet, es esmu pamanījusi, ka nākošā diena ir tiešām Dieva svētībām bagāta. Es runāju tagad maz no rakstiem, un varbūt tu gribi to laist garām, bet es tevi aicinu. Meklē vietu, iespēju piedzīvot Dieva godību, lai kur tas būtu. Jēzus apsolīja, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Ja Jēzus ir mūsu vidū, tā ir Dieva godība, kā tev šķiet.
Mēs baudam gandrīz katru trešdienu Dieva godību. Un slāpsti pēc Dieva godības. Slāpsti pēc Dieva godības. Ej uz visām sapulcēm, kur ir iespējams piedzīvot Dieva godību, kur tic tā kā tici tu, kur tas, ko runā no kanceles, tev ir skaidrs un saprotams. Piemēram, es aizvakar klausījos, agri no rīta Dievs mani piecēla un es noklausījos Jelgavas Vasarsvētku draudzes trešdienas dievkalpojumu. Kādas brīnišķīgas liecības! Un es klausos, un man arī jau gribas liecināt, tik es netieku, jo es tur biju, un es arī to baudīju. Un tie cilvēki, kas liecina par šiem piekdienas, sestdienas dievkalpojumiem, tā tiešām notika, tā tiešām bija. Un tas, ko tur piedzīvo, tu nevar vārdos aprakstīt. Es vienkārši saku, tev tur ir jābūt, un tev tas ir jāpiedzīvo. Un nākamā man zināmā diena, 3 dienas pabūt Dieva godībā, ir Ķīpsala, šā gada 31. maijs, 1. 2. jūnijas. Es domāju, ka būs arī dievkalpojumi pa dienu, ne tikai vakaros. Un no visas sirds silti iesaku, esi tur visos dievkalpojumos. Bija viens gads, kad es izlaidu tos dienas dievkalpojumus, tāpēc, ka tajos nesludināja Nātans Mauris. Ka Dievs piedod man lūdzu to. Un tad sanāca tā, ka man nebija kur sprukt. Un es devos uz vienu dienas dievkalpojumu. Mīļā, cik es biju svētīta. Tas vārds bija man. Tas dievkalpojums, tā slavēšana, tas viss man tik ļoti. Un tā kā tas bija svētdienas rīta dievkalpojums, es sapratu, ka es esmu palaidusi garām ļoti daudz kā laba un vērtīga. Tāpēc, mani mīļie, tu, kas mani tagad dzirdi, slāpsti pēc Dieva godības, jo īpaši, ja tev ir nedziedināma kaite, ārsti saka, ka nav ārstējums. Ja tev ir kāda hroniska kaite, uzticies Dievam kā savam ārstam un velti savu laiku tam, lai atrastos Dieva godībā. Tu būsi svētīts, un es ticu, ka būsi dziedināts, jo nav nekā lielāka un spēcīgāka. Un Dievs ļauj sevi piedzīvot. Viņš grib, lai tu viņu piedzīvo. Tu viņam esi dārgs un vērtīgs. Tāpēc meklēsim Dieva godību. Un ja es atcerēšos, es ielikšu linku uz šo trešdienas dievkalpojumu arī, jo jau klausoties šo dievkalpojumu varēja dzirdēt, kā cilvēki piedzīvo Dieva godību dievkalpojumā, jo arī trešdienas dievkalpojumā nonāca Dieva godība pār viņiem, un tu klausies, un, protams, ir bijuši gadījumi, kad šī godība atnāk arī līdz manai mājai, taču būt tur klātienē, tās ir vairāk par visu, ko tu lūdz vai saproti. Debes Tēvs, es pateicos Tev par to godību, ko Tu izlai pār mums. Es pateicos, ka Tu esi paredzējis mums vēl lielāku godību, vēl vairāk savu brīnumu. Es pateicos Tev un lūdzu ieliec manī slāpes. Būt tur, kur ir Tava godība, vadi mani un sakārto ceļu. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.